Ragavas. Šodien ir svētdiena, Rīgā ir ziema, sniegs ir balts un mīksts. Šodien ir laba diena, brauksim ar ragavām, saka mamma. Mēs saģērbamies silti, jakas, cepuras, šallas un cimdi. Mēs braucam uz meža parku ar mašīnu. Ar ragavām nav ērti braukt tramvajā. Meža parkā ir daudz koku, nelieli kalniņi un daudz sniega. Daudz bērni brauc ar ragavām. Mans brālis Kārlis un es velkam ragavas. Mēs atrodam kalniņu, kur ir maz bērnu. Mēs stāvam rindā un gaidam savu kārtu. Sniegs saulē mirdz. Vispirms saku es. Es ātri slīdu lejā. Es smejos, cik forši! Tad brauc Kārlis. Viņš mazliet baidās, tāpēc brauc kopā ar mammu. Vēlreiz, sauc Kārlis. Man patika! Tagad atkal mana kārta. Es apsēžos, stingri turu virvi un slīdu lejā. Ragavas mazliet pagriežas, bet es nobraucu līdz pašai apakšai. Es esmu priecīga. Tagad brauc Kārlis. Viņš brauc ātri, ragavas apgāžas un Kārlis iekrīt sniegā. Mēs visi pie viņa pieskrienam, palīdzam piecelties un notīrām sniegu. Fū, sniegs ir tik augsts, saka Kārlis. Tu esi ļoti drosmīgs, tu neraudāji, es paslavēju Kārli. Es saku, kāpēc kalnā kāpt ir lēni un grūti, bet lejā nobraukt tik ātri? Man vairs nav spēka kāpt. Mamma, vai tu vari man palīdzēt? Varbūt tu, tēti? Man arī, saka Kārlis. Pēc daudziem braucieniem mēs atpūšamies uz soliņa. Tētis saka, varbūt ejam, te netālu ir ļoti laba kafejnīca. Mēs visi piekrītam. Mēs ejam uz kafejnīcu. Tur ir silti un patīkami. Mēs dzeram karstu tēju un kakao, ēdam pankūkas un cepumus. Mēs sēžam, sildām rokas un runājam par braucieniem ar ragavām. Pēc tam mēs braucam mājās. Mājās mēs novelkam zābakus un slapjos cimdus. Šodien bija lieliska diena meža parkā, saku es. Kad mēs atkal brauksim ar ragavām, varbūt rīt, jautā Kārlis. Mēs esam noguruši, bet ļoti laimīgi. Ragavas. Šodien ir svētdiena, Rīgā ir ziema, sniegs ir balts un mīksts. Šodien ir laba diena. Brauksim ar ragavām, saka mamma. Mēs saģērbamies silti, jakas, cepuras, šallas un cimdi. Mēs braucam uz meža parku ar mašīnu. Ar ragavām nav ērti braukt tramvajā. Meža parkā ir daudz koku, nelieli kalniņi un daudz sniega. Daudz bērni brauc ar ragavām. Mans brālis Kārlis un es velkam ragavas. Mēs atrodam kalniņu, kur ir maz bērnu. Mēs stāvam rindā un gaidam savu kārtu. Sniegs saulē mirdz. Vispirms saku es. Es ātri slīdu lejā. Es smejos, cik forši! Tad brauc Kārlis. Viņš mazliet baidās. Tāpēc brauc kopā ar mammu. Vēlreiz, sauc Kārlis.
Man patika! Tagad atkal mana kārta. Es apsēžos, stingri turu virvi un slīdu lejā. Ragavas mazliet pagriežas, bet es nobraucu līdz pašai apakšai. Es esmu priecīga. Tagad brauc Kārlis. Viņš brauc ātri, ragavas apgāžas un Kārlis iekrīt sniegā. Mēs visi pie viņa pieskrienam, palīdzam piecelties un notīrām sniegu. Fū, sniegs ir tik augsts, saka Kārlis. Tu esi ļoti drosmīgs, tu neraudāji, es paslavēju Kārli. Es saku, kāpēc kalnā kāpt ir lēni un grūti, bet lejā nobraukt tik ātri? Man vairs nav spēka kāpt. Mamma, vai tu vari man palīdzēt? Varbūt tu, tēti? Man arī, saka Kārlis. Pēc daudziem braucieniem mēs atpūšamies uz soliņa. Tētis saka, varbūt ejam, te netālu ir ļoti laba kafejnīca. Mēs visi piekrītam. Mēs ejam uz kafejnīcu. Tur ir silti un patīkami. Mēs dzeram karstu tēju un kakao, ēdam pankūkas un cepumus. Mēs sēžam, sildām rokas un runājam par braucieniem ar ragavām. Pēc tam mēs braucam mājās. Mājās mēs novelkam zābakus un slapjos cimdus. Šodien bija lieliska diena meža parkā, saku es. Kad mēs atkal brauksim ar ragavām, varbūt rīt, jautā Kārlis. Mēs esam noguruši, bet ļoti laimīgi.